Mums sāksies otrā šīs dienas paneļa diskusija ar nosaukumu Valodas barjera mazināšana Latvijas publiskajos e-pakalpojumos. Aicināšu uz skatuves visus diskusijas dalībnieks Gatis Ozols, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas elektronisko pakalpojumu nodaļas vadītājs. Gati, lūdzu. Armands Magoni, kurš jau pateica atklāšanas uzrunas, piedalīsies diskusijā. Armands ir Kultūras informācijas sistēma centra direktors. Lūdzu uz skatuves. Edgars Cīruls, Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktora vietnieks elektroniskās pārvaldes jautājumos. Un arī ceturtais dalībniece, kur jau nāk uz skatuves, Anita Dūdiņa, Latvijas Saeimas kancelejas informācijas nodaļas vadītāja. Mēs no rīta dzirdējām Andreja Vasīļa prezentācijā par to, cik daudz cilvēku vēlas redzēt informāciju savā dzimtajā valodā. Viena no jomām, viena no vidēm, kur viņi arī vēlas redzēt šo informāciju savā dzimtajā valodā, ir noteikti e-pakalpojumi. Šo situāciju ir apzinājusi arī Eiropas komisija, tamdēļ arī komisija strādā pie šīs CEF automatizētās infrastruktūras izstrādes. Bet ir ļoti labs paraugs, kā tas jau darbojās jau tagad, un tas ir Latvijas valsts pārvaldes situācija, ko arī pastāstīs sīkāk šajā paneļdiskusijā, kur jau tiek izmantot šie automatizētie tulkošanas rīki, kas palīdz mazināt šīs valodas barjeras arī Latvijas valsts pārvaldes saziņā. Lai ieskicētu šo situāciju vispār, lūkšu Gatim Ozolam sākumā vairāk pastāstīt par situāciju kopumā Latvijas publiskajos e-pakalpojumos, kāda ir pieejamie e-pakalpojumi, kāda ir situācija, cik viņas daudz izmanto, kāda ir situācija vispār. Tā kā lūdzu vārds Gatim. Paldies, labrīt. Jā, pavisam tāds neliels ieskats tajā, kā tad mums izskatās ar pakalpojumiem, varbūt vairāk tādā pārobežu kontekstā, bet sākumā par lietām, kuras varbūt dažiem jau vai lielākā daļai ir zinām, bet daļai varbūt arī nav. Bet, kā te viens kolēģis no privātā sektora mēs teikt, ka Latvija ir viena no labākajām vietām digitālo iespēju izmantošanai un kāpēc. Un te ir daži argumenti, kas ir minēti, bet lietas, kurām mēs noteikti varam lepoties un priecāties, ka mums ir varen ātrs internets un arī varen lēts tas internets, salīdzinot ar citām valstīm. Mēs top 10 esam pasaulē ar šo te interneta ātrumu un izmaksas ziņā tad arī tie mūsu operatoru savstarpējās konkurences rezultātā pa 10 eiro mēnesī mēs varam megabaitus neskaitīt. Līdz ar to šīs te iespējas mums ir pieejamas. Un pa tiem cilvēkiem, kuri ar internetu ir uz jūs un varbūt mājā nav pieejama platjosla vai kāds cits internets, mums ir plašs biblioteku tīkls, vairāk 800 bibliotekām, kur mums ir gan bezmaksas internets ar kabeļiem un pa gaisu, bez kabeļiem, tad bezvadu gan arī ir cilvēki, kas var palīdzēt šīs te dažādās elektroniskās iespējas izmantot. Un pat mums bija akcija, kur šim te biblioteku tīklam, var teikt, mēs ceram, ka piesaistījušies būs arī valsts iestādes, jo vairāk kā 60 iestādes atsaucās uz dienas bez rindām aicinājumu un vairāk kā 400 vietās Latvijā sniedza cilvēkiem praktisku palīdzību, kā lietot dažādus valsts elektroniskos pakalpojumus. Esam pietiekami aktīvi šajā interneta satura patērētāji. Mēs skatāmies pēc statistikas, tad latvieši aktīvi gan lasa ziņas, gan izmanto sociālos tīklus, bet prieks par to arī, kad mēs ne tikai izklaidēties mākam internetā, mēs arī tādiem nopietnākiem pakalpojumiem un jūtīgākiem esam gatavi uzticēties un, piemēram, internetu bankas lieto 3 no 4 interneta lietotājiem Latvijā, kas ir, ierindumos apmēram 8. vietā Eiropas Savienībā.
Nu, un uzņēmēji, protams, un valsts šo te pakalpojumu arī cenšas neatpalikt šīs iespējas radīt, un kad Latvijā mums jau šis princips kā digitālā pieejamība valstī ir noteikts kā pamatiesības, tad valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums elektroniskā veidā saņemt šos ziņojumus un atbildēt. Tāpat arī pat nācis klāt ir, kad šāda te pienākums attiecās arī uz sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem, kas ir, piemēram, pasts, telekomunikācija operatori, kas ir gāze, Latvenergo un tā tālāk. Tad arī šiem uzņēmumiem šobrīd ir jau obligāta elektroniskā saziņa ar iedzīvotājiem, izmantojot elektronisko parakstu. Redzam, uzņēmēji arī ir viena no aktīvākajiem Eiropā, kas izmanto šīs te digitālās iespējas, un gandrīz lielākā daļa, praktiski visi uzņēmēji izmanto, un tas savukārt uzņēmējs ierindo mūs 4. aktīvākos Eiropā, kas izmanto šīs te iespējas sūtīt. Varbūt daudz nekavēšos pie tā, kādi mums šie pakalpojumi ir, jo tad mums noteikti vajadzētu vismaz 3 seminārus. Jūs redzat pēc tā skaita, ja mēs gribētu uzskaitīt, tie ir vairāk kā 260, bet ja mēs paskatāmies tādās kopējās, tad nodokļu pārskati, viss, kas ar uzņēmēju darbību saistītās aktivitātes, tās šobrīd mēs varam pilnībā veikt elektroniski, un valsts ieņēmuma dienas pat nedod citas iespējas, kā tikai elektroniski to organizēt. Attiecībā uz iedzīvotājiem varam pieteikties studijām elektroniski vairāk kā 10 augstskolās, izmantojot vienu pakalpojumu, apskatīt, samaksāt administratīvos sodus, pieteikt tirdzniecības licences pašvaldībās. Bez šiem visiem administratīviem pakalpojumiem mums ir vēl liels daudzums vērtīga satura radīt šajos 7 gados, kas ir tāds kā iepriekšējais periods nogrieznis, kas ir kultūras mantojuma digitalizācija, kur ir foto, nodis, mozo eksponāti, kartes un tā tālāk, par ko varbūt detalizēti neiedziļināšanos, bet katrā ziņā, katrai dzīves situācijai mēs šobrīd varam atrast kādu elektronisku pakalpojumu vai elektronisku iespēju vai iespēju nedoties vismaz uz iestādi. Paralēli, veicot šos te pakalpojumus priekš mūsu iedzīvotājiem, mēs esam veidojuši arī tādus pilotu projektus ar mūsu kaimiņiem, jo, tā teikt, tās elektroniskais ieguvums, jo lielāks attālums, jo lielāks ieguvums, izņemot varbūt tajos gadījumos, ka tā ir runa par efektivitāti, bet attiecībā uz to pakalpojumu pieejamību, tad, protams, tā interese pāri robežām sadarboties un izmantot šos iespējas ir, teiksim, tur tas potenciāls varētu būt vēl lielāks. Un tā mēs ar Lietuvas un Igauņu kolēģiem esam izveidojuši tādus kā veidojam vairākus pilotu projektus, kur rezultātā radījām iespēju, kad iedzīvotāji var gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā savstarpēji parakstīt elektroniskos dokumentus, izmantojot savus nacionālās elektroniskās identitātes kartes. Šobrīd šāda iespēja joprojām darbojās, ir mūsu e-parakstītājā ievietots Eiropas e-dokuments saucamais, kur jūs, piemēram, ar savu kolēģi Igaunijā varat ar viņa ID karti varat parakstīt mūsu dokumentu, savukārt ar mūsējo varat viņu dokumentu. Tie ir tādi pirmie soļi, kas tiek veikti šādā te pārobežu sadarbībā, un rezultātā esam spēruši tāds kā dažus soļus, lai vismaz šī tehniskās barjeras mazinātu, lai varētu organizēt pārobežu darījumus. Drīzumā ir paredzēts papildināt šeit, kad būtu ne tikai Lietuva, Igaunija, bet arī citu valstu drošo parakstus pārbaudas ir iespējams veikt. Bet, ja mēs paskatāmies tā kopumā, kā mēs izskatāmies Eiropas kontekstā attiecībā uz šo publisko pakalpojumu pārobežu pieejamību, tad Eiropas e-pārvaldes tāds pārskats vai e-government benchmark, viņš ir tieši pievērsies šim aspektam un rāda, cik tad šie pakalpojumi ir pieejami iedzīvotājiem pāri robežām. Tur ir speciālas pakalpojumu grupas vai dzīves situācijas, kurās tas tiek mērīts, un var redzēt, ka kopumā Eiropā tas rādītājs šobrīd ir samērā zems vai nepietiekams, kā norāda pētījuma veicēji. Tas ir apmēram 48% no pakalpojumiem ir pieejami cilvēkiem arī ārpus šīs te viņu tas mājas valsts. Tas, ko mēs redzam, kad ir joprojām daudz dažādu tehnisku un administratīvu šķēršļu, kas mums liedz šīs iespējas izmantot. Ja mēs paņemam kā piemēru, kur tad izmantot šādas te pārrobežu? Piemēram, ir pakalpojuma direktīva, kura nosaka, ka katrai valstī ir jābūt vienotam arī elektroniskam kontaktpunktam, kur jūs varat vērsties, ja jūs gribat uzsākt uzņēmēju darbību šajā konkrētajā valstī. Teiksim, es kā latvietis vēlos uzsākt biznesu Polijā, man ir viens portāls, es ieeju, iesniedzu
ieraugu visu informāciju, kas man ir jāveic, lai es varētu vai nu reģistrēties kā uzņēmējs jauns, vai nu vienkārši turpināt savu uzņēmēju darbību arī pāri robežām, saprast, kādas ir vajadzīgās licences, iesniegt visus nepieciešamos dokumentus. Jo šāda direktīva jau vairākus gadus ir spēkā, bet ar viņas realizēšanu, praktiski iedarbināšanu neiet tik gludi, gan par to informācijas pieejamību, gan arī visām tām administratīvām lietām. Tā ir tā pārobežu sadarbība, bet šī paša pētījuma ietvaros autori ir arī skatījušies, kas tad ir tās lielākās barjeras, kas šobrīd liedz izmantot šos te pakalpojumus pāri robežām. Un arī mans pārsteigums bija diezgan liels, kad nodarbojoties ar visām EID pārobežu sadarbībām un likumiskām un juridiskajām lietām, izrādās šobrīd tas pats lielākais drauds ir language issues, tātad valodu jautājums. Ar ko tas varētu būt saistīts? Droši vien ar to, ka šobrīd ir grūti pieejama pat tā primārā informācija savā valodā, kur nu vēl runājot pēc tam par kaut kādām konkrētām darbībām, jo nav noslēpums, ka šie portāli labi, ja piedāvā, teiksim, angļu valodā šo informāciju paralēli savai dzimtai valodai, bet, teiksim, ja mēs vēlamies no Latvijas vai izmantojot savu valodu, tad šī pieejamība jau ir diezgan ierobežota. Līdz ar to šeit jau mēs iepriekšējā sarunās runājām par to, ka visām valodām savstarpēji tulkus nepieliks, līdz ar to ir jādomā kāds cits risinājums, kā to visu organizēt. Un, protams, tas stāsts nepaliks vieglāks, par ko mēs šodien jau runājām, ir digitālā vienotā tirgus stratēģija, kas paredz vēl lielāku, ciešāku integrāciju, savstarpēju sadarbību, lai tās barjeras, kas mums ir mēģināts nojaukt tajā klātienes vidū, kur mēs varam brīvi pārvietoties pa Eiropu, mēs varam brīvi doties studēt, lai tās nojaukt arī digitālā vidē, kur šobrīd mēs esam tomēr ierobežot savās nacionālo valstu robežās, un viens no iemesliem varbūt ir elektroniskā identitāte, cits iemesls ir vēl valodu jautājums un tā tālāk. Pat ir stājusies spēkā EIDAS regula, kas ir arī savu veida dokuments, kas pavērs iespēju savstarpējai elektroniskai identitātes atzīšanai Eiropas Savienībā. Kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka tas attieksies ne tikai uz publisko vai valsts sektoru, tas attieksies arī uz privāto sektoru. Tas nozīmē, ka bankas apdrošinātāji būs spējīgi identificēt savus klientus pāri robežām, sniegt viņiem pakalpojumus. Tas viss nozīmē, ka mums ir jābūt arvien gatavākiem strādāt šādā te vienotā Eiropā, un tas valodu jautājums šeit tad paliks arī par vienu no, varbūt vai ne centrālo, bet katrā ziņā tas būs viena no barjerām, kas ir jāņem vērā, uz ko mēs arī vērsām uzmanības savas prezidentūras laikā. Tad tas mūsu aicinājums ir un atbalsts tam, kad mums kā valstī un kopā ar Eiropas komisiju jārūpējas par to, lai nodrošinātu iespēju katram iedzīvotājam strādāt savā nacionālajā valodā, bet savukārt mums kā iestādēm tas uzdevums ir tagad plānojot nākamos periodus un nākamos projektus atcerēties, ka tas mūsu nacionālā valsts nebeidzās šobrīd pie mūsu nacionālām robežām, bet kad ir jādod iespējas arī varbūt darboties daudzvalodu režīmā mūsu publiskajiem pakalpojumiem, mūsu mājaslapām, un ja mums pat nav iespējas noalgot tulkus, tad droši vien, kad lielāko daļu informācijas varbūt pat būs pietiekami sākotnēji, jo var iegūt kaut kādā veidā, izmantojot arī automātiskos pakalpojumus. Tad tas aicinājums ir, ka mēs esam sadarbspējīgi ne tikai tehniski, bet arī saturiski mūsējā Eiropas vienotajā tirgū. Tas tāds ieskats un paldies. Paldies, Kātim. Kāti, zinu, kad prezidentūras laikā tu ļoti bieži prezentēji prezidentūras viesiem, starptautiskām auditorijām, stāstīja par Latvijas e-pakalpojumiem. Vai bija kāda e-pakalpojuma, ko viesi izrādīja vislielāko interesi, kas izraisīja interesi starp prezidentūras viesiem, ko bija kāda papildus interesi? Viens no tādiem spilgtākajiem, ko es laikam atceros no tādiem pēdējiem stāstiem, bija attiecībā uz to, kad mūsu uzņēmējiem iepirkumos vairs nav jānes izziņas, bet mēs to informāciju spējam savākt no vairāk kā 100 reģistriem automātiskā režīmā 15 minūšu laikā, un uzņēmējiem pat nav nekas jānes, un to izmanto iepirkuma komisijas. Tas bija viens. Un otrs, es atceros, ko droši vien arī Anita Dudiņa varbūt varēs pastāstīt, bet kad tā valsts pārvaldes atvērtība, kas ir pie mums Latvijā, tā arī daudziem ir tāds, ar ko tiešām,
mēs varam lepoties, cik atvērti mēs varam skatīties kā deputāti, kā ministru kabinetā notiek sēdes, kā dokumenti, visi projekti pieejami, un tās ir tā otra lieta, kas bija. Jā, viena no Latvijas e-pakalpojumiem, ko arī bija liela interese prezidentūras laikā, ir Hugo LV, Latvijas valsts pārvaldes autorizētās tulkošanas pakalpojums, servis. To jūs vairāk varat lasīt arī bukletā, kur ir 2 lapas, kas ir veltīti šai tēmai, kura pastīties vēlāk, bet, lai pastāstītu vai vairāk par šo, mēs esam aicinājuši arī Hugo LV uzturētāju, arī šī pasākuma līdzorganizētāju Armanu Magoni, kurš varētu vairāk pastāstīt tieši par šo e-pakalpojumu, kas palīdz mazināt valodas barjeras, problēmu, ko arī Gats minēja savā prezentācijā, un kas nesen tika arī nominēta World Summit Award balvai government kategorijā. Tā, Armand, tad varbūt varētu pastāstīt vairāk par Latvijas valsts pārvaldes mašīnu tulkošanas servisu, viņa attīstību, šo stāstu, kā tas tap un ko tas mums sniedz. Jā, labdien vēlreiz klātesošie. Sākot runāt par mašīnu tulkošanu, man acīm redzot jārunā par to, kā tas viss radās. Un kā jau es iepriekš teicu, ka mēs nodarbojamies ar kultūras un atmiņas institūciju digitalizācijas procesiem, kuros mums ļoti lielu vietu ieņēma valodas jautājums. Un šis valodas jautājums faktiski ir ļoti saskaņā ar kultūras jautājumiem. Un bija tāda izdevība no Eiropas Savienības finansējumu, saņemt līdzfinansējumu un veidot rīku, kurš būtu derīgs valsts pārvaldei un valsts pārvaldes dokumentu tulkošanai. Un mēs ar to arī sākām. Mēs izdomājām skanīgu nosaukumu Hugo. Hugo nav salīdzinājums nekādai ļoti sarežģītai lingvistiskai teorijai vai vēl kaut kam. Tas vienkārši vārds, kurš gan latviešu valodā, gan citās valodās skan pietiekami koši, skaisti, varbūt izruna ir dažāda, bet šis vārds mums likās ļoti raksturojoši tādam īsam, kodolīgam, kaut kam labam, teiksim. Tieši tāpat mēs esam, protams, arī citiem atmiņas un institūciju portāliem, teiksim, mums ir portāls Dīva, kas arī ļoti, manuprāt, skanīgs un skaists vārds. Un izejot no šī, mēs mēģinājām arī šo mašīnu tulku veidot iespējami tādu vienkāršāku, saprotamāku. Un kā nu mums tas ir izdevies, tas nu jāspriež ir iedzīvotājiem un, protams, arī pakalpojumu sniedzējiem. Man ļoti liels paldies, protams, jāsaka arī Gatim personīgi, jo viņš bija tas cilvēks, kas uzdrīkstējās Latvija LV portālā, tā cītīgi strādāt pie tā, lai Latvijā LV portālā parādītos šis mašīnu tulks, lai mašīnu tulks strādātu. Un šobrīd, manuprāt, tas ir pietiekami labs rīks, kas arī palīdz šiem pakalpojumiem, viņu sapratnei. Kā jau Veisberga kungs pieminēja, mašīnu tulks neaizvieto cilvēku, bet šajā gadījumā tomēr palīdz saprast, kas ir šie pakalpojumi, kā ar viņiem rīkoties. Un tas bija arī šī mašīnu tulka izveidas tāds galvenais, teiksim, punkts. Šodien es gribētu runāt vairāk par nākotni, vairāk par to, ko mēs esam paredzējuši Hugo un kur mēs redzam šī Hugo darbību nākošajā plānošanas, jau esošajā plānošanas periodā, kurš jau pilnā gaitā rit veselu gadu, bet darbi vēl tā arī nav uzsākt. Un redzot šo, es mēģināju slaidā uzlikt šīs valsts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, teiksim, sistēmas, raksturojot, kādas ir šīs platformas, tad kopējais platformu skaits, kas šajā plānošanas periodā jaunajā līdz 2020. Gadam ir paredzēts kopā ar 18 platformas, un viena no tām būs arī Hugo platforma.
Un tāpat ir šie koplietošanas pakalpojumi, vairāk pakalpojumi, kur attieksies uz valodu tehnoloģijām, un arī šie valodu korpusi. Bet, ja atgriežamies pie Hugo, tad mēs esam paredzējuši vairākas tādas lietas, kuras mēs centīsimies realizēt vistuvākajā laikā. Faktiski šī integrācija ar valsts portāliem, viņa noteikti turpināsies, arvien vairāk portālos šis Hugo tiks integrēts. Tāpat Hugo arī valsts pakalpojumu portālā tā integrācija. Un, protams, ļoti svarīga lieta ir piestrādāt pie uzlabojumiem šai Hugo lietojamībai, tālākai lietojamībai, lai varētu izmantot daudzas lietas, kas varbūt šobrīd jau ir attīstījušās daudz tālāk nekā tad, kad mēs uzsākām darbu pie tā Hugo. Mēs noteikti redzam attīstību arī mobilajās lietotnēs. Faktiski mēs strādāsim arī pie iztulkotā satura rediģēšanas pirms tulkotā teksta publicēšanas ar iespēju ieteikt tulkojumus citiem lietotājiem. Šīs ir lietas, kas jau tā kā daudzos portālos tiek iestrādāts. Un tāpat mēs redzam, ka jāstrādā ir pie šīs vienotās tulkošanas atmiņas. Un šī vienotā tulkošanas atmiņa tā būtu tāda datu krātuve tulkotajiem un jau iztulkotajiem tekstiem, kuro mēs varētu redzēt arī tulkošanas variantus. Ieviešot šo tulkošanas atmiņu, mēs izvairītos no tās nepieciešamības jau reiz pietiekami labi iztulkoto tekstu tulkot vēlreiz. Un tas ir viens no tādiem ieguvumiem, kuru mēs redzam. Tāpat strādājot pie tulkošanas palīgrīkiem, mēs redzam, ka ļoti svarīgi ir šos katrīkus izmantot mašīnu tulkošanā kā palīgu, jo daudziem tulkojumiem tekstiem, daudzām frāzēm ir iespējas tad viņas jau izmantot, un šī atmiņa katram tulkotājam, ja katrai tā iestādē, kas to izmanto, faktiski var izmantot tos variantus, ko jau viņi ir iepriekš jau tulkojuši un strādājuši. Mēs, protams, esam tāda uzdevuma arī priekšā, kā tomēr šos korpusus labāk publiskot. Un viena no šiem uzdevumiem ir ļoti, man liekas, svarīgs uzdevums arī, lai iespējami vairāk tie cilvēki izmantotu gan dažādiem mērķiem. Šiem korpusiem jābūt labi, pietiekami ērti, pieejamiem, un varbūt pat to publicēšanas aktivitāti mēs saistām kontekstā ar valodas resursu izstrādes un attīstīšanas, teiksim, aktivitātēm. Mēs redzam, ka tomēr ir Latvijā šobrīd nepietiekami un nav tāda skaidra redzējuma par to, kādam jāizskatās brīvi pieejamam korpusam, kā būtu viņa izmantošanas iespējas un kā ar šiem brīvi pieejamiem resursiem arī strādāt. Un mēs redzam noteikti attīstāmas tās lietas, kas ir pie specializētajiem korpusiem. Mēs redzam korpusus atsevišķām nozarēm. Mēs esam apzinājuši daudz sadarbības partneris, kas varētu palīdzēt šīs nozares, teiksim, korpusu veidošanā. Mums ir ļoti daudz pieprasījumu pēc citām valodām. Diemžēl finansējums nevienmēr ir adekvāts tam, cik ir tās vēlmes, un, manuprāt, daudz citu valodu mēs nevarēsim attīstīt. Iespējams, ka tie būs speciāli resursi kaut kādā noteiktā nozarē atsevišķām valodām. Tas varētu būt vācu valodai vai franču valodai attiecīgās nozars. Un ļoti svarīga nianse, manuprāt, ka mēs mēģināsim veidot vienotu tulkoto dokumentu repozitoriju, kurā mēs redzam, ka tam arī ir tālāk attīstība.
paredzama. Tā īsumā tas ir tas nākotnes redzējums, bet pavisam no malas runājot arī par šīm valodu tehnoloģiju lietām, mēs gribam likt uzsvaru uz reālu pielietojamību šiem gan mašīnu tulkiem, gan valodas resursiem, kā viņus reāli pielietot ikdienas dzīvē. Un mēs redzam, ka šo tehnoloģiju attīstība bieži vien iet varbūt mazliet citā virzienā, nekā reālajā dzīvē būtu nepieciešams. Un mēs centīsimies vismaz valsts pārvaldes šo pakalpojumu ieviešanas procesā ļoti cītīgi piestrādāt pie tā, lai veidojot šādus rīkus, tie rīki būtu piemēroti ikdienas dzīvei un ne tikai zinātniskiem mērķiem. Paldies! Paldies Armandam. UGLV ir spilgs piemērs, kā valodas tehnoloģijas, kā piemēram mašīnu tulkošana, var mazināt barjeras arī e-pakalpojumos, arī valsts komunikācijā. UGLV, protams, vairākas priekšrocības, to var tulkot tekstus, dokumentus un mājaslaps. Bet vēl viena būtiska priekšrocība UGLV ir, ka šo servisu var arī integrēt dažādos valsts portālos un mājaslapās. Armands jau minēja vienu savā prezentācijā, tas kā tīzers mūsu nākamajai prezentācijai. Hugo ir integrēts arī portālā Latvija LV. Par šo integrāciju, par priekšrocībām, ko sniedz šī integrācija, pastāstīs vairāk mūsu nākamajā prezentācijā Edgars Cīruls, kurš ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvs. Viņš pastāstīs par Latvija LV un par Hugo LV integrāciju arī šajā portālā. Kā lūdzu vārds Edgaram. Paldies. Labdien visiem. Es pavisam īsumā centīšos un vairāk praktiski, mazāk tehniski pastāstīt par veidu, kā Armanda uzturētais risinājums, tā var teikt, ir integrēts centrālajā valsts portālā Latvija LV. Un sākšu ar nepieciešamību, kādēļ mēs sapratām, ka mašīnu tulkotājs ir tas risinājums, kas ir integrējams pakalpojumu platformā. Un te ir vairāku faktoru kombinācija, kas noteica, ka šī risinājuma ieviešana mums ļaus efektīvāk izmantot mūsu resursus. Viens no šādiem aspektiem ir tāds, ka Latvija LV jau kopš pašiem pirmsākumiem ir 3 valodās – latviešu, krievu un angļu valodā, un portāla saturam nav viens atbildīgais. To portāla saturu veido Valsts reģionālās attīstības aģentūra, veido Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas speciālisti, veido iestādes, kas izvieto portālā e-pakalpojumus. Un līdz ar to saturs nav līdz galam kontrolējams, un līdz ar to tas mēdz augt, pat varbūt var teikt, ka konkrētās situācijās eksponenciāli, tātad strauji. Un arī šīs informācijas veids, kā tas tiek tehniski portālā un apakšējās platformās glabāts, ir sarežģītāks nekā parastām mājaslapām, jo ir informācija, kas glabājas un uzturas tā saucamajā satura vadības sistēmā, jeb CMS, un ir informācija, kas šajā CMS-ā nav, un līdz ar to rodas dažādas tehniski ierobežojumi un tehniskas nepieciešamības uzturēšanā un arī tā skaitā tulkošanā. Tāpat ļoti liels aspekts lēmumu pieņemšanā par Hugo LV integrāciju Latvija LV bija manuālās tulkošanas izmaksas, kas minētās satura apjoma dēļ būtu ievērojamas, ja mēs to izvēlētos tulkot tradicionālā veidā. Un tas arī prasīja diezgan liels darbinieku resursus.
Tagad nedaudz par situāciju, kāda ir pašlaik un kādu to redz Latvijas iedzīvotājs un tie, kas ienāk Latvijas centrālajā portālā. Pašlaik Hugo LV, Latvija LV ir ieviests, principā varētu saukt tādā kā koncepta pārbaudas fāzē, pilota režīmā, jo nav nodrošināts vēl tas, ka tiek tulkots absolūti viss un ka visa funkcionalitāte ir izstrādāta pietiekami augstā līmenī. Mēs gribējām pirmajā etapā pārbaudīt, kā tas viss strādā un balstoties uz to arī virzīties tālāk. Pašreizējā situācija ir tāda, ka ar mašīnu tulkotāju tiek tulkota ļoti liela daļa no Latvija LV informācijas, precīzāk tās informācijas, kas ir satura vadības sistēmā. Netiek tulkota e-pakalpojumu informācija, e-pakalpojumu lietošanas noteikumi, vēl dažādi saturi, kuru tulkošana ir paredzēts implementēt tuvākajā nākotnē. Runājot par tuvāko nākotni, mēs jau esam realizējuši otro posmu Latvija LV un Hugo LV integrācijā, kas mums vēl gan nav palaists reālā dzīvē, bet domāju, ka mēneša maksimums 2 laikā mēs to izdarīsim. Un tā rezultātā, principā ar mašīnu tulkotāju būs notulkots viss, ko mēs neesam notulkojuši manuāli, izņemot e-pakalpojumus, kas būs ar e-pakalpojumiem saistītā informācija, kas mums būs nākamā fāzē, un arī par to mēs jau pašlaik esam uzsākuši plānošanu, un to mēs plānojam realizēt nākamgad. Īsumā par ieguvumiem, ko mēs esam novērojuši, tātad tas ir, kā jau minēju, mēs tiešām reāli dabā esam pārliecinājušies par to, ka resurss tiek taupīts un darbinieki var novirzīt savus darbus citos virzienos, un tas sniedz mums lielu pievienoto vērtību citu uzdevumu veikšanā. Un otrs ir, mēs esam novērojuši, ka Hugo LV tulkošanas kvalitāte ir labākā analogiem publiskiem servisiem, pieņemsim tas pats Google Translate un Microsoft, un tiešām tas ko rādīja prezentācijā, ka tā kvalitāte ir labāka, mēs esam dzīvē par to pārliecinājušies. Tas pavisam īsumā viss. Paldies Edgaram. Jā, pateicoties Hugo LV integrācijai Latvija LV lietotājiem, Latvija LV lietotājiem iespējams tulkot informāciju ne tikai krieviski, bet arī angliski. Līdz ar to visi tie, kas uzturās Latvijā, viņiem ir piekļuvi šiem e-pakalpojumiem, viņi var lasīt par šiem e-pakalpojumiem, viņiem arī piekļuvi šai informācijai, viņiem arī daudz brīvāk. Tad līdz ar to šī saziņa ar valsts un ar valsts pakalpojumiem. Kā priecājamies par šo integrācijas piemēru, par šo spilgto piemēru, kādā veidā Hugo var integrēt dažādos portālos, dažādās platformās. Šeit ir interesanti arī minēt to, ka Hugo LV kļūs arī par Latvijas pienesumu arī Eiropas automatizētās tulkošanas ietveram CEF.AT. Viena iestāde Latvijā, kurai ir ļoti svarīgi šis daudzvalodības jautājums, daudzvalodības jautājums, ir noteikti Latvijas Saeima. Saeimā strādā tulkošanas dienests, kas tulko informāciju dažādās valodās. Saeimā arī strādā deputāti, kuriem nepieciešama tulkojuma likuma izpētes procesā, piemēram, pētot dažādas likumus dažādās valodās un valstīs. Kādā veidā Saeima izmanto tulkošanas tehnoloģijas, kādā veidā Saeima izmanto Hugo LV un kādā veidā Saeima varētu vēl vairāk izmantot šīs tehnoloģijas savā ikdienas darbā. Par šo vairāk pastāstīs Saeimas informācijas nodaļas vadītāja Anita Dūdiņa.
gribēju minēt, ka noteikti daudziem ir daudz jautājumu. Laika ir maz šai paneļdiskusijai, bet mums seko kafijas pauze pēc pāris minūtēm. Tā kā ir kādi jautājumi, varam arī kafijas pauzē uzdot visiem runātājiem. Un tagad vārds Anitai Tūdiņai. Labdien, kolēģi! Šodien mēs visi klausāmies par lingvistisko daudzveidību pamatā jau Eiropas kontekstā un biznesa kontekstā, bet es gribu teikt, ka lingvistiskā daudzveidība ir arī nacionālo parlamentu darbības pamatā, un faktiski runājot par parlamentāro sadarbību, tā nav tikai Eiropa, un tā nav tikai Baltijas asambleja, tā nav tikai Baltijas valstu spīkeru konference, tā ir arī starptautiskā parlamentu apvienība IPU, kas apvieno apmēram, šobrīd precīzi nepateikt, bet pie 200 nacionālo parlamentu visos kontinentos. Un formāli lingua franca šajā parlamentu vidē ir angļu valoda, bet faktiski tā reālā sadarbība prasa daudz un dažādus tulkošanas rīkus. Un ka parlamentiem, protams, ir dažāda struktūra, dažāda organizācija, atšķirīga vēsture, atšķirīgas tradīcijas, bet tāpat laikā ir kopīgi pamatprincipi, un šie pamatprincipi ir tās klasiskās parlamenta darbības funkcijas, par kurām visi mēs labi zinām, tas likumdošanas process, izpildvaras pārlaudzība, sabiedrības informēšana iesaist, un, protams, šī starptautiskās pārstāvniecības komponenti. Un, ja valsts iekšienē, Latvijas Saeima darbojas diezgan patstāvīgi un diezgan neatkarīgi un zina, ko dara, tad šai starptautiskajai sadarbībā ir ārkārtīgi būtiski zināt, gan kas notiek, kādi risinājumi tiek izmantot citos parlamentos, gan faktiski arī pēdējā 10 gadē Latvijas Saeima ir arvien spēcīgāks spēlētājs, starptautiskā kooperācijā, kā iesaistoties dažādos twinning projektos, iesaistoties dažādos parlaments attiecībās arī darbinieku līmenī, un šīs neformālās lietas, kas bišķiņ gaišāks, ko droši vien jūs šeit nevarat redzēt, tātad šie parlamenta organizatoriskās procedūras un procesi, cilvēku kapitāls un zināšanu pārvaldība parlamenta iekšienēs, pārstāv informācijas nodaļa, kur ir atbildīgi par informācijas vākšanu uz Saeimu, nodrošinot deputātus un darbinieks ar viņiem nepieciešamo informāciju, parlamentārā sadarbība un pieredzes pārnes, par ko es jau minēju, un pamata darbs parlamentā, tas ir darbs komisijās, kurās notiek reāls deputātu darbs ar dokumentiem, ar projektiem, kas lielākoties, protams, nāk no izpildvaras, kur ir vairāk resursi, un visos šajos ikdienas darba procesos ir ārkārtīgi daudz informācijas, kas nāk no citu valstu parlamentu datubāzēm, kas nāk no starptautisko, kā ir think tanku vidēm, kas nāk no akadēmiskiem un neakadēmiskiem pētījumiem, un kas visticamāk, visbiežāk ir ne latviešu valodā, lai cik tas dīvaini nebūtu, un kaut kā ar šiem tekstiem ir jāstrādā. Un ja mēs paļautos tikai uz Saeimas profesionālajiem tulkiem un tulkotājiem, tad es domāju, ka tas, vai viņu noslogojums būtu mazliet vairāk kā 24 stundas diennaktī, ja tas Saeimas budžets atkal stieptos garāks, tā kā kaut kāds risinājums ir vajadzīgs. Un te es apmēram ieskicēju tos dokumentus, tos tekstus, to informāciju, kas ir Saeimas ikdienas, reālajā ikdienas praktiskajā darbā tiek izmantoti. Tie ir likumdošanas procesu pavadošie darba dokumenti, tātad dažādi informatīvie background materiāli, ziņas, raksti, intervijas gan presē, gan multimēdiju vidē, gan, kaut kādās atkal institūtu pētījumu datu bāzēs, uz šo materiālu meklēšanu, atrašanu un analīzi strādā gan 100 deputāti, gan katram no viņiem ir palīgs pilna laika, kas šo informāciju meklē, gan par apmēram 200 Saeimas darbiniekiem, kur atbilstoši savai kompetencei dara tos vai citus darbus. Šis neformālais informācijas masīvs Saeimas iekšienē ir diezgan liels. Protams, ir korespondence, vēstules, elektroniskā pasta vēstules, dažādi veidi pielikumi, kas atkal ir nopietnas lietas, ir varbūt mazāk formāls lietas, un, protams, parlamentārajā vidē vienmēr būs dokumenti, vienmēr būs teksti,
vienmēr būs jomas, piemēram, diplomātija vai kādas citas oficiālas, teiksim, delegācija vizītes un sarunas, kur vienmēr būs nepieciešams cilvēka tulkotāja klātbūtne un atbildība par rezultātu un kaut vai arī formāli, teiksim, šī goda izrādīšana. Tāpat laikā ir ļoti daudz no šiem fona materiāliem, kurus, manuprāt, varētu vairāk izmantot automatizēto tulkošanu, un tehniski šīs iespējas ir. Tas pats attiecas arī uz citu parlamentu mājaslapām savu laiku, jau gads 20 atpakaļ, kad es kā jauns zaļš parlamenta darbinieks braukāja pa citiem parlamentiem uz viņu rēķinu visbiežāk mācīties, kā tad beidot to parlamentāro demokrātiju Latvijā. Zviedrijā es biju ārkārtīgi sajūsmināta par viņu iekštīkla lapu, nevis to, ko redz ārpusē, bet to, kas ir parlamenta iekštīkla vide, cik tur bija daudz informācijas. Bet, diemžēl, zviedru valodā, un es viņiem prasīju, bet kāpēc jūs tik forša informācija, kāpēc jūs netulkojat angliski? Atbildi bija ļoti vienkārši. Mūsu algas nāk no Zviedrijas nodokļu maksātāja naudas. Mūsu uzdevums ir nodrošināt informāciju valstī. Un to, ka jūs nevariet lasīt mūsu zviedru valodas tekstu, tā zināmā mērā ir jūsu problēma, tiekat paši galā. Ja, un tā daudzos attīstītos parlamentos ir daudz labas informācijas, kura ir publiski pieejama, bet kurai mēs vienkārši netiekam klāt, dēļ savas, diemžēl, ierobežotās valodu zināšanas. Un te atkal, teiksim, šāda automātiskie tulkošanas rīki varētu būt ļoti noderīgi. Un otrādi, kā jau es teicu, es domāju, ka Latvijas parlaments šajos jau 25 gados ir attīstījies kā diezgan spēcīga organizācija ar savām tradīcijām, savu redzējumu, ar savām iespējām palīdzēt arī citu valstu parlamentiem. Es pat pēdējo 10 gadu laikā, kā eksperts, man ir bijis iespēja dalīties pieredzē ar citu parlamentu kolēģiem. Un tur ir šis jautājums. Jā, jums ir saimā, ir iekšējie normatīvi akti, ir dažādi nolikumi. Jā, bet viņi ir latviešu valodā. Labākajā gadījumā varbūt kāds ir pārcēlis viņus angliski vai krieviski, bet faktiski ar to arī mūsu sadarbība beidzas, jo tos biezos iekšējo papīru blāķus, teiksim, īsti pārtulkot, nedz tie ir mūsu resursi. Labi, ja gadās kaut kāds projekts, varbūt ir, tas dod darbu tulkiem, tulkotājiem, jā. Bet faktiski būtu izdevīgs kāds automatizētais tulkošanas rīks. Un te ir demonstrācija Saeimas iekštīklam, tieši tāpat kā es lepojos ar to, kas bija Zviedrijā, ko es redzēju Zviedrijā pirms 20 gadiem. Es lepojos ar to, ko var redzēt Saeimas iekšienē šobrīd, jebkurš cilvēks, kas ienāk Saeimas mājā un tiek pie publiskajiem piekļuvas datoriem, kas ir Saeimas bibliotēkas priekštelpā, var redzēt šo pašu. Tas nav nekāds noslēpums. Tā ir Saeimas iekštīkla, būtībā Saeimas elektroniskā darba vide, kur katrs cilvēks atnākot uz darbu pieslēdzas. Kāpēc viņi nav publiski? Pamatā un lielākoties dažādu autoru tiesību ierobežojumu dēļ. Jo mums ir šeit pieejamas gan Letas, gan BNS, gan dažādas citas informācijas, kas ir saistītas tikai ar izmantošanu mājas iekšienē, bet tur informācijas ir gan daudz. Un kā jūs redzat, jau kādu pusgadu mūsu iekštīkla vidē tīri veiksmīgi dzīvo arī Hugo. Man nav šobrīd statistiski pamatots informācijas, cik daudz šis resurss tiek izmantots, bet katrā gadījumā, teiksim, tāda iespēja Saeimas darbiniekiem ir. Bet kā tas viss reāli, skatīsimies, kā tas ir uz priekšu. Man dažas pārdomas, ko es būtībā pirms dažām dienām nejauši šķirstot kaut kādus informatīvos materiālus, izlasīju vietnē Forbes.com, tādu vīziju par 20 briesmu faktiem, kas mūs tuvākajā nākotnē gaida, par big data jautājumu. Un principā tas atzinums, ka pēdējos 2 gados radīts ir vairāk datu pasaules tīmeklī nekā visos iepriekšējos cilvēces vēsturē, un ap 20. gadu prognozējams datu pieauguma ātrums ir 1,7 megabaiti sekundē uz katru no pasaules iedzīvotājiem. Un turpat viens no pēdējiem secinājumiem, ka no viss tā, kas tur ir pasaulē radīts un tīmeklī pieejams, faktiski reāli tiek analizēti izmantot mazāk par 0,5% no visiem datiem. Saliekot šos faktus kopā, mēs tikai varam iedomāties, kādā informācijas pārbagātībā Leiputrijā mēs dzīvojam un cik maz ir mūsu šie resursi un sieti un spēja izanalizēt, saprast un jebkad izanalizēt un saprast. Un, protams, mūsu valodas
pielietošanas areāls un nu, laikam saka mums priekšā, ka lielākā daļa no šiem te 1,7 megabaitiem sekundē nebūs latviski, tad mūsu vienīgā izēja ir mācīt lasīt citās valodās. Un es esmu reālists. Pēdējo gadu laikā man ir nācies arī Latvijā runāt daudzās konferencēs, un šī ir viena no tām retajām, kurā var runāt latviski. Un es, teiksim, redzu ar prieku, ka faktiski auditorijai nav vajadzīgs angļu valodas tulks, bet tā nu nevienmēr nav. Tā kā reālā situācija Latvijā ir tāda, kāda viņa ir. Un ja mēs gribam nākotnē būt konkurētspējīgi un ar kaut kādu pašcieņu, droši vien, kā mašīnu tulkošanas rīki ir tie, kas mums var palīdzēt. Un tas ir, teiksim, mans neinstitucionālais, es nepārstāvu šeit Saeimu oficiāli, tas ir mans redzējums par to, ko es kā cilvēks, ko es kā Saeimas informācijas un zināšanu pārvaldības jomas profesionāls varētu sagaidīt no automatizētās tulkošanas perspektīvā. Tātad šis ir ērts kvalitāti nodrošināšana un nedārgs, protams, lietošanas rīks. Jautājums ir par skaidri saprotamiem juridiskiem jautājumiem. Tā ir skaitā autortiesībām. Atkal stāsts dzīves pirms gadiem 10, ka vienā civilizētā Eiropas valstī, viens civilizēts Eiropas parlaments, kurā strādā, līdzīgi mani kolēģi, biblioteka vai informācijas, teiksim, kaut kāda struktūra vienība, nonāk tiesiskās attiecībās ar kādu no avīzēm, jo viņi ir nokopējuši un pavairojuši deputātiem bez saskaņošanas ar avīzi, kāda autora raksta, un autors ņem un to parlamentu iesūdz tiesā. Garš un nepatīkams process. Tā brīdī, kad mēs tiekam pie automatizētās tulkošanas, kamēr mēs vēl kopējam Saeimas iekšienē avīžu rakstus latviski, es vēl kaut kā jūtos puslīdz droši. Tā brīdī, kad katrs varēs kopēt un tulkot un pavairot avīžu rakstus, pieņemsim no jebkuras civilizētas Eiropas valsts. Un, protams, tā tālā perspektīva, ko man ļoti gribētos, tā ir audio tulkošana, jo, lai es varētu klausīties vienalga vai TED konferences, vai Coursēras, vai jebkuru citu konferences, vai jebkuru citu gudru cilvēku izteikumus savā valodā, mīksti ērtās čībās, saprotot to pašu, ko runātāju valodā dzimušais cilvēks, jo, manuprāt, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam pārvarēt šo lielo plaisu starp information, rich information poor. Paldies par uzmanību. Paldies Anitai par prezentāciju. Šajā panelī dzirdējām par daudzvalodības izaicinājumiem Latvijas e-pakalpojumos, par Latvijas risinājumu valodas barjeru pārvarēšanai Hugo LV, un par Hugo LV integrāciju Latvijai LV portālā, lai to padarītu vēl pieejamāk lietotājiem. Mēs arī dzirdējām par Saeimas daudzvalodības izaicinājumu un to, kā Saeima saskata iespējas izmantot automatizēto tulkošanu, lai vairotu piekļuvu informācijai dažādās valodās.